Sveicināti! Šajā nedēļā, gavēņa otrajā nedēļā, lai turpinātu mūsu gavēņa pārdomas, kuras pagājušajā nedēļā iesākām pamatojoties uz karmelīta tēva Žaka no Jēzus dzīves un viņa doto liecību. Un pagājušajā reizē mēs runājām par šo aicinājumu uz svētumu, kuru arī tēvs Žaks izteica īpašā veidā un aicināja mūs visus pievērsties pārdomām, apdomājot šajā gavēņā pirmajā nedēļā par šo mūsu kristiešu pamataicinājumu. Un šodien turpināsim par viņa šo pārliecību, kā esam Dieva izredzēti. Un iesākot šo tikšanās reizi, lūgsim Dieva klātbūtni mūsu sarunās. Dieva Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Āmen. Kungs, mēs pateicamies par šo gavēņa laiku, kuru tu mums esi devis, lai spētu labāk iepazīt tevi un apzinātos tavu mīlestību pret mums un mūsu vērtību tavās nācīs. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Āmen. Kā pamatu šai reizē mēs izmantosim lasījumu no vēstules romiešiem. Tas būs no 8. panta, 31. līdz 34. nodaļai. Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu paša dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Es lasīju fragmentu no pēdējā tulkojuma, un šeit jūsu priekšā ir fragments no iepriekšējā tulkojuma. Nedaudz ir nianses, kas atšķirās, tās nav būtiskas, skatīsimies, protams, to jēgu, ko caur šiem pantiem mēs šodien varētu pārdomāt. Tātad Pāvils izsaka apgalvojumu, kas pašā sākumā, kas attiecas uz mūsu sirdi. Ja Dievs ir par mums, kas var būt pret mums? Mēs varam paļauties uz Dievu. Mēs varam paļauties uz viņa mīlošo nodomu un viņa plānu attiecībā uz mums un cilvēci. Un viena lieta, kas mums skaidri apliecina to, ka Dievs ir par mums, ir tā, ka viņš nesaudzēja pats savu dēlu, bet atdeva par mums visiem. Un šobrīd mēs varam atvēlēt laiku, lai pārdomātu šo dāvanu, ko Tēvs mums dod savā dēlā. Viņš dod mums to, kas viņam ir visdārgākais. Arī svētdienas pirmajā lasījumā mēs lasījām par šo Abrahama upuri,
kas vēl gavēņa laikā tiks vēlreiz lasīts īpaši lieldienu naktī. Un arī šajā fragmentā no radīšanas grāmatas mēs varējām lasīt šos apstākļus, kādos tas viss notika, un to, ka Dievs apturēja Abrahama roku. Dievs nodod savu dēlu par upuri. Tas ir tas noslēpums, uz kuru viņš mūs šodien aicina aptvert šo lieldienu noslēpumu, kad viņš dod savu dēlu, nevis prasa no mums pavēl, mums kaut ko upurēt, lai kaut ko iegūtu, bet viņš pats to izdara. Viņš atdod savu visdārgāko, kas viņam ir, mums. Un ir neliela atšķirība, ja mēs skatāmies, kādā veidā tiek Jēzus atdots. Jo līdzīgi savā ziņā to darīja arī Jūda, kurš nodeva Jēzu, nodeva šo karavīru rokā, rabīnu rokā. Un līdzīgi varētu teikt, ka Tēvs arī nodeva savu dēlu visu pārējo rokā, šo pašu cilvēku rokā. Bet kāda tad ir šī atšķirība? Un atšķirība ir šajā nodomā, jo Tēvs dod savu dēlu aiz mīlestības, aiz līdzjūtības pret cilvēkiem, pret mums katru. Savukārt Jūda nodeva savu skolotāju, savu mācītāju. Un papildus tam, ka Tēvs viņu ir devis mums viņš ir jāpieņem. Jēzu Kristu Dievs mums dod šo pilnīgo dāvanu. Viņš mums dod visu. Un tieši tāpēc apostolis Pāvils tālāk šajā 32. pantā rakstīja, vai viņš mums tātad līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas. Tātad viss, kas ir debesīs un virs zemes, ir radīts caur Kristu un Kristumu. To mēs arī vēstulē Kolosiešiem varam lasīt 1. nodaļā 16. pantā. Un nododot savu vienīgo dēlu, Tēvs mums ir devis visu radību. Svētais Jānis no Krusta to savā lūkšanā apdzieda šajā mīlestības pārņemtajā dvēseles lūkšanā. Visas lietas ir manas, jo Kristus ir mans, un viss ir man. Tas man atgādina arī prātā vētras dziesma, kur Kaupers dziedā šos vārdus, viss ir radīts tevis dēļ. Un tā tas ir caur Kristu. Viss, kas ir radīts, viss ir priekš mums, un viss arī ir nodots mums. Un mēs saskaramies ar šo neparasto, ka Dievs savā dēlā mums atdod visu, un mums šī dāvana ir jāpieņem. Mums savā veidā sanāk pieņemt šo Dieva neprātīgo mīlestību, kuru neesam pelnījuši. Un tā ir šī bezatlīdzības mīlestība. Mīlestība, kas neprasa kaut ko darīt, viņa tiek dota, dāvāta, atdota. Jo Dievs mūs nemīl tāpēc, ka mēs vienkārši esam mīļi vai labi. Viņš mums dāvā šo mīlestību, kuras dēļ mēs kļūstam par labiem. Un pieņemt, līdz ar to mums ir jāpieņem šī
Mīlestība apzinoties to, ka mēs caur to esam izredzēti. Arī šajā fragmentā, ko lasījām tālāk 33. pantā, Pāvils raksta, kas apsūdzēs Dieva izredzētos. Skaists veids, kā pieņemt šo neviltoto mīlestību, ir pieņemt un piekrist tam, ka Dievs mūs ir izredzējis. Dievs ir tas, kurš uzņemas iniciatīvu, viņš ir tas, kurš mūs izvēlas. Patiesībā viss, ko daram, ir mums, ko mēs varam darīt, ir izvēlēties to, ka Dievs mūs ir izvēlējis, pieņemt to. 1933. gadā tevs Žaks raksta, tas ir gods, ka Dievs mūs ir izvēlējies. Viņš vairāk kārt ir norādījis, ka tā ir pilnīgi brīva izvēle. Arī sprediķī vienā viņš atsaucās uz Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa 16. pantu, un viņš uzrunā jauniešu grupu, kurai nāk uz adorāciju visvētākā sakramenta priekšā, un viņš uzrunā jauniešus ar Jēzus vārdiem, ja jūs esat mani adorētāji, mani pavadoņi, mani draugi, tad ne jūs paši esat mani izvēlējušies, bet gan es jūs esmu izvēlējies. Es jūs esmu iecēlis par šiem adorētājiem, lai jūs sajauktos ar pasauli, nestu tajā augļus, un lai šie augļi būtu noturīgi. Tālāk tevs Žaks viņiem turpina runāt ar tādiem vārdiem, kādus apvāršiņus mums paver šī kunga pārliecība, ka Jēzus ir tas, kurš mūs ir izvēlējies. Viņš ir tas, kas ir ielicis mūsu sirdīs šo saviļņojumu, kas pārsteidz Euharistijas priekšā un nosaka to, pie kā mēs nākam nakts laikā, lai būtu klāt pie Jēzus šajā klusumā, šajā vientulībā. Vientulībā, kas šajā laikā ir baznīcā. Kādā citā tekstā viņš runā, tas tika publicēts arī 36. gadā, viņš norāda, ka visi kristītie ir aicināti dzīvot tuvībā ar Dievu. Viņš raksta tā, mūsu nostāja ir skaidra. Mēs ticam, ka katru kristīto dvēseli Dievs aicina piedzīvot vismalkāko tuvību ar viņu. Jo faktiski šī Dieva izvēle patiesībā ir tā, ko pagājušajā nedēļā par ko runājām, tas ir šis aicinājums uz svētumu. Šis ir aicinājums, šī izredzētība norāda uz šo aicinājumu uz vislielāko tuvību ar Dievu. Pieņemt Tēva dāvāto dēlu nozīmē pieņemt to, ka mēs esam izredzēti. Varbūt kādi esat skatījušies šo seriālu Izredzētie, kur no vienas puses Dievs, Jēzus savā misijā izredz, jeb izvēlas šos apustuļus, savus sekotājus, un viņi ir kā izredzētie, un šajā gadījumā mēs redzam, ka Dievs katru no mums ir izredzējis. Mēs esam izredzētie, līdzīgi kā šie apustuļi, kurus Jēzus, atrasdamies miesā virs zemes, izredzēja savā misijā, lai turpinātu šo viņa darbu tālāk un baznīcā. Un
šī izredzētība, līdz ar to arī skatoties uz šiem apustuļiem, mēs redzam, ka tas nozīmē spēju sevi dāvāt, atdot sevi Dievam un cilvēkiem. Tādā veidā arī atdarinot Kristu, jeb turpinot viņa šo darbību pasaulē. Un tas nenāk no mūsu pašu spēkiem, bet no Dieva darba mūsos. Jo Dievs ir tas, kas mūs attaisno. Ja, tālāk lasot atkal šo fragmentu. Dievs tos attaisno. Pāvils par to raksta. Viņš atgādina ikvienam, ka vienīgi Dievs ir tas, kas attaisno. Izvēlēdamies mūs, viņš mūs iekļaus savā plānā, savā mīlošajā apredzības plānā, kurai mēs esam pieskaņoti un attaisnojami. Un nekādam nosodījumam, cita veida nosodījumam vairs nav spēka, neatkarīgi no tā, vai šis nosodījums nāktu no mūsu iekšējās dzīves pārliecības vai no ārpuses. Arī svētais Jānis 1. vēstulē 3. nodaļā 20. pantā raksta, atradīsim Jāņa 1. vēstuli, 3. nodaļa 20. pants, un pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. Tāpēc, būdami izredzētie, mēs nevaram vairs paši pat sevi nosodīt. Un bieži vien šis nosodījums no šīs mūsu pašu sirds ir lielāks nekā no ārpuses ir bijis. Jo ārpusējam vai ārējam nosodījumam reizēm ir vieglāk pretoties, ja esam sevi uzvarējuši šo iekšējo nosodījumu, sevis apsūdzību, un guvuši šo pārliecību par savu izredzētību, par to, ka mēs esam kopā ar Dievu un ka Dievs mūs pavada, tad arī nekāda ārējā apsūdzība vairs mūs nevar ietekmēt, vismaz ne tādā mērā, kā tas būtu, ja mēs paši sevi apsūdzētu. Un to ir būtiski saprast, šī apsūdzība ir saistība, protams, ar piedošanu, ar šo savu iekšējo piedošanu, piedot pašiem sev, jo Dievs jau mums ir piedevis. Viņš ir devis savu dēlu mīlestības dēļ, lai mums pirmkārt parādītu to, ka viņš mums ir piedevis, viņš ir izdarījis visu, lai mēs tiktu glābti, izpirkti, un tagad mums atliek to apjaust un pieņemt. Un turpinot šo pašu fragmentu tālāk lasot, 34. pantā, tad ir šis jautājums, kas tos pazudinās. Ir taču Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv mūs. Kristus jau mūsu dēļ ir miris, un nav vairāk kam mums apsūdzēt. Viņš mūs ir glābis, un Pāvils šeit runā par šo lieldienu noslēpumu. Un mēs atceramies Kristus nāvi un augšām celšanos, uzkāpšanu debesīs un aizlūgšanu. Un viss tas tiek mums darīts šajā Euharistijas sakramenta klātbūtnē. Savā
vēstulē kādam draugam no pulka, Antuānam, tēvs Žaks atgādina šo realitāti. Viņš raksta tā: Ak, cik dārgas ir stundas, kas pavadītas pie altāra Jēzus priekšā, dažu soļu attālumā no viņa, pēc viņa uzņemšanas savā sirdī, bet cik ātri tas paiet. Es saku Jēzum vienu un to pašu, vai gandrīz vienmēr vienu un to pašu, bet mani uzklausījis, viņš savukārt sāk uz mani runāt, viņš ar maigu spēku mudina mani vairāk sevi atdot viņam, atdodot viņam visu savu būtību, upurējot viņam visu savu dzīvi, pieņemot no viņa visu, pat to, kas man var maksāt visvairāk. Tātad mēs redzam, ka pēc komunijas saņemšanas tēvs Žaks velta laiku, lai uzturētos Dieva klātbūtnē. Stundas, kas pavadītas pie altāra Jēzus priekšā, dažu soļu attālumā. Jēzus miesa, kas ir Euharistija, viņš pievienojas caur šo upuri Jēzus cilvēcībai. Viņam tas ir vērtīgs laiks, tas ir laiks, kad notiek šī viņa saruna, es teiktu, no sirds uz sirdi, saskarsme, aci pret aci. Tas ir laiks draudzīgam dialogam ar to, par kuru viņš zina, ka viņš mīl viņu. Un savam draugam, kuram viņš šo raksta, viņš spēja arī atvērt savu sirdi un rakstīt par to, cik dārgas viņam ir šīs stundas un cik ātri viņas paiet, ka tas ir pat par īsu tas laiks. Un mēs varam arī redzēt šo tēva Žaka kontemplatīvo noskaņu, šo viņa ilgošanos vēlmi būt pēc iespējas ilgāk tādā īpašā tuvībā ar Dievu. Es atceramies droši vien arī no svētdienas skolas, es atceros, man mācīja savulaik arī, ka pēc komunijas pieņemšanas mēs esam aicināti vismaz 15 minūtes palikt klusumā, pateicībā Dievu priekšā, palikt dialogā ar viņu, šajā uzturēties pēc iespējas ilgāk Jēzus klātbūtnē tajā mirklī, kad viņu esam saņēmuši. Un mēs tagad arī lasām par šo tēva Žaka vēlmi būt kopā ar Dievu un paliekot 2 stundas vēl kopā, viņam tas šķiet par maz. Un te mēs varam arī, protams, apskatīties, kā mēs spējam īstenot, protams, no apstākļiem skatoties, bet ja ir laiks un iespēja tāda dota palikt kopā ar Jēzu pēc svētās mises kādu laiku, vai mēs labprāt paliekam, mēs veltam šo laiku, lai uzkavētos šajā dialogā. Tas ir, protams, priekš katra no mums šīs pārdomas. Bet runājot tālāk par tēvu Žaku, mēs lasām tālāk šo viņa liecību par to, ka viņš katru reizi praktiski runā vienu un to pašu. Un ka viņš jau pēc būtības īsteno praksē Svētās Terēzes no Aveles padomu, ko viņa raksta Pilnības ceļš grāmatā. Jūs ne tikai vēlēsties skatīties uz viņu, bet arī labprāt runāsiet ar viņu, nevis ar gatavām lūgšanām, bet ar lūgšanām, kas nāk no jūsu sirds skumjām, jo viņš tās augstu vērtē. Un tēvs Žaks ir pārliecināts, ka Jēzus viņu dzird, ja pēc tam arī viņš paliek klusumā, ne tikai
viņš runā monologu, jeb šo lūkšanu, kas lielā mērā katru reizi atkārtojas, bet viņš arī paliek klusumā, lai ieklausītos Jēzu, pārliecināts, ka Jēzus ir uzklausījis viņu. Un šajā mirklī, kad viņš apklust un ieklausās Jēzu, viņš lieto tādu teicienu, kā maigs spēks, lai izteiktu to neaprakstāmo, lai spētu kaut kādā veidā dalīties ar draugu, ar šiem savām sajūtām, emocijām, ko viņš saņem šīs lūkšanas, jeb arī ieklausīšanās laikā. Viņš ir tikko piedalījies Euharistijā, un šajā lieldienu noslēpumā, un komunijā saņēmis Kristu, kas ir miesa atdota pasaules pestīšanai. Un caur to visu viņš, caur šo klusumu, viņš saklausa šo Jēzus aicinājumu dot vairāk no sevis. Atdot visu savu būtību, upurēt visu savu dzīvi. Dāvanu, ko viņš ir saņēmis ticībā, mudina viņu atdot sevi. Daloties ar šo savu draugu, tas Žaks no jauna sadzird aicinājumu, ko viņš savulaik kā topošais vēl priesteris, bet vienkārši kā kristīts cilvēks, uz ko viņš ir aicināts dzīvot. No paša Kristus sevis dāvināšanas žesta, Kristus, kurš atdod sevi, viņš aicina atdot arī, aicina mūs atdot katram pašu sevi. Lai mēs katrs būtu šī maize, kas tiek lausta jaunai pasaulē. Un dāvana, ko mēs saņemam, tas, ka mēs pieņemam visu no Dieva rokas, mēs varam redzēt šo ticības aktu, ko tas ietver, pakāpeniski rīkojoties un mācoties pieņemt, ko Dievs mums dāvā. Tas var būt sāpīgi. Bieži vien tas nozīmē būt tā kā ar Jēzu šajā eļas dārzā, kur viņam ir šī agonija, tāda iekšējā cīņa, lai pieņemtu no Dieva to, kas varbūt mums pašiem maksātu visvairāk. Un tad, kad tevs Žaks šos vārdus rakstīja savam draugam, tas savā ziņā bija nedaudz pravietiski attiecībā uz viņa dzīvi, jo arī viņam vēlāk nācās pieņemt šo Dieva aicinājumu, Dievu dāvanu ne tādā veidā, kā viņš būtu gribējis vai iedomājies, jo viņš uzreiz nevarēja pabeigt semināru. Viņš no sākuma gribēja būt palikt vairāk šajā semināra vidē. Viņš pats rakstīs, būtu bijis laimīgs pavadīt šo pēdējo gadu kopā ar jums siltā atmosfērā, kas valda semināra telpās, kuras man joprojām pietrūkst, bet ko es varu teikt? Tas bija labais kungs, kas runāja šajā gadījumā. Tātad fiat. Ja es būtu kur citur, es nebūtu tur, kur labais kungs mani vēlas, un es nevarētu paļauties uz viņa žēlastību.
Tātad viņš nepabeidza šo pēdējo gadu. Viņam vajadzēja kļūt par skolā, par atbildīgo, par skolas disciplīnas atbildīgo. Un viņš labprāt būtu arī vēlējies turpināt šo savu darbību skolā ar jauniešiem, kas viņam bija ļoti tuvs sirdī kalpojums. Bet iestājoties Karmelā, viņš piekrita šai Jēzus mīlestības dēļ atteikties no visa tā, kas viņam bija sirdī tuvs. Arī no šī pedagoģiskā darba, kas viņam bija principā kā tāda īpaša dāvana dota. Un šis upuris viņam bija ļoti grūts, bet tai pašā laikā viņš to veica labprātīgi. 31. gadā viņš rakstīja pēc tam uz skolas Havras skautu pulciņa vadītājam. Tas ir tik grūti redzēt cilvēkus, kurus esmu mīlējis, un pamest viņus, lai varētu piedalīties pēdējā skautu sanāksmē. Atkal viņus redzēt un pamest viņus uz visiem laikiem, man būtu pārāk sāpīgi. Jā, šī cīņa, šīs ciešanas, bet viņš piekrīt tam iziet cauri, lai sekotu Kristum, lai vienotos ar Kristu šajā lieldienu noslēpumā, gan nāvē, gan augšām celšanā. Viņa šis noviciātā laiks bija klosterī Lillē, netālu no Žannas Darka skolas. Un Pērs Žaks savam brālim Renē atzīstas, ka savā kamerā es reizēm krītu uz ceļiem, aizbāžot ausis, lai nedzirdētu, kā bērni trokšņo. Neviens izņemot varbūt tādu skolotāju iesācēju nenojauš par tādu cīņu, kas viņā varēja būt, lai atbildētu uz šo Jēzus aicinājumu un sekotu Karmela ceļā. Arī dažus gadus vēlāk Žaks Žakam šī provinciālā ģenerālis atdeva atpakaļ viņam to, no kā viņš bija atteicies patiesībā. Vēlāk tas aicinājums, ko Dievs viņā bija licis, viņš realizējās, jo viņam lūdza dibināt mazo koledžu Avonā. Un šie Kristus Euharistijas miesas apcerēšanas brīži viņu mācīja pieņemt visu no Dieva rokas, visu, ko viņš dod. Un šajās stundās kopā ar Dievu euharistiskajā klātbūtnē tas bija spēks, viņa spēks, kad viņam bija jādodas arī šajā Tabora kalnā, ja precīzāk Golgātas kalnā, viņa paša Golgātas kalnā, kad viņu deportēja uz Manthausenas nometnes karantīnu. Un tur viņš nonāca kopā ar kapteini Bonavei un tādu Ožē kungu, kuri sniedza pēc tam liecību. Viņi stāstīja par kādu situāciju, ka reiz kādā no tām augstajām naktīm, kad mēs runājām un vairs nevarēju atturēties un teicu: nāc, Pieržak, mēs nevaram šādi ciest. Kristum ir jābūt šeit, lai mums palīdzētu. Un Piers atbildēja:
nešaubies par to. Viņš teica tādā tonī, kurā bija jūtams, ka tikpat droši, cik mēs 3 esam šeit, Kristus ir šeit, mūsu vidū. Tāpat kā viņš bija pie krusta. Tad viņš turpina, un jūs varat viņu kontemplēt. Un viņu liecība arī bija tāda, ka bija pārliecināta, ka tēvs Žaks to arī darīja. Savās ciešanās viņš arī kontemplēja un bija kopā ar Jēzu viņa ciešanās. Un tāpēc šajā gavēņa laikā mēs esam aicināti arī kopā ar tēvu Žaku pieņemt dāvanu, ko Jēzus Kristus dāvā mums Euharistijā. Saņemt no viņa spēku, atdot sevi viņam visu. Jo mēs esam izredzēti. Mums jāapzinās šī izredzētība, ka jāpiekrīt, un tas nozīmē sevi atdot Dievam, savu dzīvi, visu to, ko Dievs mums ir dāvājis. Tāpēc šajā nedēļā mēs varam nostāties Euharistijas priekšā, un ja ir tāda iespēja adorācijā, vai pieņemot svēto komuniju, pēc tam palikt kādu mirkli kopā ar Jēzu dialogā, uzticot viņam savu dzīvi, savas vajadzības, un ieklausīties, lai sadzirdētu šo aicinājumu, būt kopā ar viņu, atdot sevi pilnībā, jo būt izredzētam, tas nozīmē būt tādam kā Jēzus, sekot viņam visā, būt viņam līdzīgam visā. Pieņemt katru mirkli, katrus apstākļus, ko Dievs mums ir devis, un sekot, un nevis tam, ko mēs vēlētos vai izdomātu to, ka gribētu, bet tiešām tam, uz ko Dievs mums grib dot. Bieži vien dažreiz mēs vēlamies vienkārši sevi realizēt, mēs atpazīstam dāvanas, ko Dievs mums ir devis, bet šī dāvanu realizācija, reizēm tam ir konkrēts laiks, kad tam ir jāizpaužas. Mums ir jāprot sadzirdēt, kad Dievs no mums to prasīs. Lai Dievs pavada šajā gavēņa laikā, palīdz mums labāk ieklausīties viņā, atpazīt šo aicinājumu un apzināties šo izredzētību un Dieva mīlestību pret mums, to, ka viņš mums ir dāvājis visu pasauli. Tagad kopīgi vienosimies lūgšanā par to, lai mēs spētu uzticīgi sekot Dieva aicinājumam un pateicīgi arī un apzinīgi pārvaldīt šo viņa dāvanu, ko viņš mums ir devis. Lai nevis nestu nemieru, šķelšanos vai karus pasaulē, bet lai izplatītu mieru, žēlsirdību, mīlestību. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Līdz nākamajai nedēļai.